kas ir diezgan sarežģīta, jo suņi ļoti bieži mēdz ietekmēties no blakus dotajām komandām. Šeit tiek pārbaudīts, vai suns klausa tieši savu saimnieku komandu. Kā jūs redzat, viens sunītis guļ ar galvu pie zemes, tā nav kļūda. Suņi drīkst gulēt gan ar galvu augšā, gan lejā. Galvenais noteikums ir palikt šādā pozā visu vingrinājumu laiku. Obedience ir starptautiskais paklausības kurs, kas ir sarežģītākais šajā jomā. Apgūst dažādas elementus, tā kā jebkuram sunim ir jābūt paklausīgam un saimniekiem un savu suņu jāapmāca, ka tie, kuriem tas sagādā īpaši prieku, par to nodarbojas pastarpināti un piedalās sacensībās. Valstī ir zemākā klase, saucamā nacionālā klase, kur iesaucēji suņi, kas nesen sākuši nodarboties šo sporta veidu, sacenšās salīdzinoši vienkāršākos vingrinājumos. Pēc tam ir 4 līmeņi sacensības, kurā līmeni paliek ar vien sarežģītāku vingrinājumu un stīprāku vērtēšanu. Šis vingrinājums tiek apgrūtināts speciāli vēl cilvēkam traucējot suņus, staigājot tiem garām, un suns nedrīkst pārmēru tam pievērst uzmanību. Viņš nedrīkst no tā nobīties, satraukties un nekādā gadījumā mainīt pozu. Šausmīgi garās 4 minūtes ir pagājušas, un saimnieki atgriežas ringā. Arī šajā brīdī suņiem jāturpina gulēt, viņi nedrīkst celties augšā vai skriet
sagaidīt savus saimniekus. Un arī tad, kad saimnieki pienākuši pie suņiem, vingrinājums turpinās. Suņi guļ un gaida, kad saimnieks ļaus piecelties sēdus. Un tos atkal notiek pēc kārtas, lai pārbaudītu, kā suņi reaģē uz blakus dotajām komandām, vai viņi tiešām klausa savam saimniekam. Kā jūs redzējāt, visi suņi lieliski nogulēja, un atzīmes samazināšana varētu būt tikai par kaut kādiem sīkumiem. Üheksa. Jannes on. 9.